skats uz Atēnu Akropoli. Tātad beidzot esam nonākuši Atēnās. Skats uz Atēnu Akropoli no lejas vārtiem. Daļa Atēnu Akropolis restaurācijā, līdz ar to muzejs ir slēgts un ne visi apskates objekti šī rekonstrukcijas dēļ ir pieejami apskatei, tāpēc varu parādīt tikai to, kas ir. Tā Dionīsa teātris Atēnu Akropolē. Viens no apskates objektiem Atēnu Akropolē. Kā jūs redzat, tad senā Grieķija būtībā ir vienīgas trupas un nekas vairāk. Jāsaka pat, ka citās valstīs šīs grupas ir saglabājušās labāk. Tā, vēl viens no apskates objektiem Atēnu Akropolē ir ļoti daudz japāņu un korejiešu, kas bļaustās. Es pat īsti nezinu, kas tas īsti ir par objektu, jo šim objektam ir samērā pagrūti. Amfiteātris? Jā, amfiteātris to var redzēt, bet godīgi sakot, nekur tas nav rakstīts. Skats uz Atēnu pakalniem no Atēna Nike Temple. Atēnu Akropolis. Diemžēl ir tik daudz cilvēku un ir tāds skaļums, ka es nevaru visu pārtliekt. Sevišķi skaļi uzvedās dienvidnieki. Arī jau zināmie šķīdacainieku turisti. Viņus tiešām ir grūti pārtliekt. Un viņi ir ļoti, ļoti daudz salīdzinot ar eiropiešiem. Liekas, ka viņas pat nav skārus ekonomisko krīzi, jo pamatā ir tikai šķīdacainieki. Tā, mēģināsim pievilkt tuvāk. Jā, mans aparāts man īpaši nezūmē. Tātad skats uz augšu, uz Atēnu Akropolis, Atēna Nike Temple. Pievilkt tuvāk, lai redzētu, kas tas ir templi. Lūk, tempļa apraksts, varbūt kāds var kaut ko izlasīt. Tā, Atēnu Akropolis galvenais komplekss. Šausmīgi daudz cilvēku. Kur es vispār nevaru iedomāties, kur viņi visi rodas, jo Atēnas it kā liekas tukšas. Tā pašā laikā cilvēku melnais tūkstotis. Tātad Atēnu Akropolis galvenais komplekss. Cik tad daudz, kas tiek restaurēts, tad būtībā ir tikai vienīgi trupu lauki un atkal varat pavērot Atēnas jau no otras puses, bet jāsaka, ka viss izskatās diezgan vienīgi. Kā parasti ir ķņada, viss kļaustās, ko daudz nevar pakomentēt. Tātad Atēnu Akropolis galvenais komplekss, kurš pašlaik ir, kā jūs redzat, restaurācijā. Daudzi objekti ir pārvest uz muzejiem. Un būtībā var teikt, ka templis ir daļēji nebaudāms skatīšanai. Tā, un vēlreiz skatums Atēnu Akropoli no citas puses. Un jūs varat pavērot arī Atēnas pakalnos, tieši mums pretī šis objekts ar mazo baznīciņu liekas ir Nikolītis.
Pila, Lipolitis pakalns. Jā, un šo otru pakalnu es nezinu, kā viņu sauc. Un te jūs varat redzēt, cik vien plašas tomēr ir Atēnas, kuras ir daļai līdzpilnā, daļai pakalnos. Jā, priekšplānā, protams, Atēna galvenā tempļa Panteona grupas. Jā, lūk arī Atēna Panteons no otras puses. Arī no šīs puses, kā jūs redzat, notiek restaurācija. Jā, un pašā Atēna Akropoles galā ir neliels skatu laukumiņš ar Grieķijas karogu, kuri ieraudzīsim. Jā, un vēlreiz skats uz Atēnu. Lejā ir vecpilsētas lapa, salīdzinot ar Rīgu. Es nezinu, man viņi visi izskatās vienādi šī lapa ir vecpilsēta. Bet nav īpaši tāda nekā, kam acīm pieķerties. Tad jāsaka, ka salās bija vairāk ievērojami objekti. Lūk, tur lejā ir dažas vecas baznīcas, dažas vecas ēkas, kas gan liekas, ka ir krietni jaunākas nekā Rīgā celtās. Tālumā ir kaut kas līdzīgs stādionam. Lūk, jūs varat pavērot vecās, tā teikt, Atēnu Akropoles nocietinājumu sienas. Un, ja kaut ko var saskatīt, tad ļoti tālu ir arī skats uz Jūļu. Nav nemaz tik tālu Atēnā. Jāka vēl beidzamais kopskats uz Atēnu Akropoles Panteona templis, galveno templi un augšējo skatu laukumu. Vēl beidzamais Atēnu. Atēnu Akropolei, cik esam novērtušies zemāk, nedaudz labāk ir pārskatām arī Atēnu vecpilsēta un vecā arhitektūra.